studējat turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadības bakalaura studiju programmā, kas ir vienīgā studiju programma Ziemeļu un Centrāla Eiropā, kas ir akreditēta Pasaules turisma organizācijā. Tev ir iespēja papildus apgūt kādu no specializācijām. Ja tev patīk ceļot un dāvāt šo prieku arī citiem, tad tava programma ir ceļojuma vadība un loģistika. Vairāk un labāk tu jūties strādājot internetvidē, tad turisma vadības starpkultūra un e-vidē ir domāta tieši tev. Ja smaidīt un būt viesmīlīgam un laipnam tev nesagādā grūtības, tad viesnīca un restorāna vadība ir domāta tieši tev. Es izvēlējos studēt turībā, jo šeit ir ļoti mūsdienīga vide, ļoti laba bibliotēka, pretim nākoši pasniedzēji. Jebkurā brīdī var satikt pasniedzējus, pajautāt sev interesējušo jautājumu. Parasti nav jāpiesakās kaut kādām konsultācijām vai tā, jo pasniedzēji tiešām labprāt tev parunāsies kā ar draugu. Un pārsvarā visi pasniedzēji ir savas nozares profesionāļi, tāpēc viņi mums māca to, kas reāli nozarē ir vajadzīgs, nevis tikai to, kas rakstīts grāmatās. Ļoti interesanti, ka jau no pirmā mācību gada mēs ejam mācību tikai ekskursijās, gan uz viesnīcām, uz aģentūrām, lai redzētu, kā notiek tā īstā darbība, kas ir aiz tikai recepcijas lektas, kas notiek. Redzēt visādas knifiņas, kas ir jāzina mums kā darbiniekiem, kā topošiem, kā uzņēmumu īpašniekiem. Turība sadarbojas ar viesnīcām, ceļojuma aģentūrām un citiem turismu uzņēmumiem tādās valstīs kā Grieķijā, Kiprā, ASV, Šveicē, Vācijā un daudzās citās valstīs. Tev ir iespēja jau sākot no pirmā studiju gada būt starp tiem studentiem, kas savu praksi iziet ārvalstīs. Esmu devies divās ārzemju praksēs uz Grieķiju, Rodas salu. Pirmo gadu es biju Hilton Rhodes Resort 5 zvaigžņu viesnīcā. Strādāju animācijas komandā, izklaidēju cilvēkus, respektīvi mans darbs bija izklaidēt cilvēkus pie baseina. Nākamajā vasarā es nonācu tajā pašā viesnīcā, tikai jau nosaukums bija nomainījies pret Imperial Rhodes Resort. Un otrajā vasarā es braucu kopā ar draudzeni uz praksi, un tad viss bija citādāk, viss pieredze bija citādāk, jo es arī strādāju citus darbus. No braukšanas praksē esmu iegūs ļoti neatsvaramu pieredzi, gan komunikācijas ziņā, gan arī svešvalodu zināšanās, kā arī iemācījos burāt, kas, manuprāt, manā gadījumā tas ir svarīgākais no visām prakses pieredzēm, kaut gan tas ir ārpus mācīšanās tematikas, bet tomēr tas ir ļoti svarīgi, kā arī vēl ieguvu pieredzi strādājot lielā uzņēmumā kopā ar daudz citiem cilvēkiem un dažādu tautību, kā arī tas ir diezgan vērtīgi, kā arī apguvu lielo viesnīcu vairākus dažādus darbus. At Turība, you can study in a multicultural environment, as we are the only higher education institution in Latvia offering a full bachelor degree program in tourism and hospitality management in English, where you can study together with students from different countries. Okay, my name is Tony Lee. Well, my real Korean name is Sumbom Lee, and I'm from Korea. And I came to Latvia in December 2009. The reason I chose Turība is because the school specializes in business and also hospitality and hotel management. And currently I'm studying business, and I wanted to more focus my studies in the business sector. If you're a student out there studying tourism and hospitality or business, I think Turība is the perfect school for you. And for Asian students or non-European students, if you come Latvia, you'll experience a total new world, and you'll experience something you have never learned before. Studiju procesā mēs sadarbojamies ar valsts un pašvaldību institūcijām, turisma nozares asociācijām, radniecīgām augstskolām, lai kopā veicinātu turisma nozares konkurētspēju, padarītu Latviju turistiem pievilcīgu un atraktīvu. Nāc un pievienojies arī tu!